Tēvs. Debes Tēvs, pateicos Tev, kungs, mēs pateicamies Tev kā kopums, Dievs, kungs, kā svēts kopums, Tēvs, kā glābts, dārgs, Dievs, kungs, Tavs ieguvums. Kungs, mēs pateicamies Tev, ko Tu esi darījis, Tēvs, ko Tu dari vēl aizvien, mans Dievs. Un ka Tu aicini mūs patiešām dzīvot, mans Dievs. Dzīvi baudīt, Dievs, kungs, un dzīvot, Dievs, kungs, ar baudu. Tu esi mūsu augstākais baudas objekts, Tu esi mūsu augstākais iepriecas spēks, mans Dievs. Es Tev ļoti lūdzu, lai tas nekādi cilvēkiem neiet pagarām, Tēvs. Es Tev ļoti lūdzu, lai cilvēki to sastop. Lai saprot, kungs, kad alternatīvas nav, mans Dievs. Esi vienīgi Tu, kungs, vienīgi Tu kā absolūts lielums, kas gandara, Dievs, kungs, bezdibeņus, mans Dievs. Mūsu patības bezdibeņus, mans Dievs. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, kungs, paldies, pārsteigās savu namu. Apkopi savu saimi, mans Dievs, veldzē to, stiprin to, pavaro to, Dievs, kungs, atbrīvo to, glāb to, Dievs, kungs. Iztaisno, Dievs, kungs, viņas ceļu, Dievs, kungs, saskaņā Tavu prātu un gribu, mans Dievs, un vīras pretī saviem aicinājumu mērķiem, mans Dievs. Paldies Tev, kungs, lai Tavu tauti drosmīgi, Dievs, stipra, spēcīga un pārliecināta, Dievs, ka Tu esi āri viņu, nevis pret viņu, mans Dievs. Paldies Tev, Tēvs, paldies, kungs. Lai mēs vairāk, Dievs, kungs, iepazīstam Tev kā labu Dievu, nevis sev kā sliktu cilvēku, mans Dievs. Es Tev ļoti lūdzu Kristus vārdā. Paldies Tev, Tēvs, paldies Tev, Tēvs, paldies Tev, kungs, paldies Tev, Dievs. Lai mēs esam pilnīgi vaļāvībā, Dievs, kungs, atdevušies Tev, kungs, ka Tu rosies, ka Tu darbojies, ka Tu izstrādā brīnumu pie mums, Dievs, un ka mēs esam dzīva liecība par Taviem brīnumu darbiem, Dievs, kungs, šeit, tagad un turpmāk, mans Dievs. Paldies, Dievs, kungs, par Tavu tēmu, Dievs, kungs, kas nestreso nevienu, mans Dievs. Paldies, kungs, ka Tu piedod, ka Tu apžēlo un Tu esi žēlastības pilns, Dievs. Paldies, kungs, ka Tu nenāc ar pātaku, Dievs, kungs. Tu nenāc ar pātaku, Dievs, kungs, savā svētajā templī. Tev ir vēteklis rokā, kas, Dievs, kungs, patiešām izmēš mums nevajadzīgās lietas, Tēvs. To darot mīlestībā, Dievs, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Tu ar mūsu dzīves putekļiem, Dievs, kungs, neizslauk ārā mūsu pašus, mans Dievs. Mēs paliekam Tevis aprūpēt, Dievs, kungs, un Tevis sargāt, Tēvs. Paldies Tev, Dievs, paldies Tev, kungs, paldies ar Tevi droši un ar Tevi drošībā, Tēvs. Paldies, ka Tu esi mūsu svētā paspāra, mans Dievs. Paldies, ka Tu apsedz mūsu likteņus, mans Dievs, un pasauli neiejaucās šajā dzīves telpā, mans Dievs. Pasauli ir absolūti nespēcīgi kaut ko izdarīt, Tēvs, kā tam, ko Tu dari, Tēvs, Jēzus vārdā. Paldies Tev, Dievs, paldies Tev, Kristus, paldies Tev, svētais. Paldies Tev, labais Dievs, paldies Tev, Tēvs, paldies Tev, Jēzus. Šodien ir klusās sestdiena, man vajadzētu tā kā laikam klusas prediķot, runāt ļoti klusi. Bet es domāju, ka mēs esam cilvēki, kas dzīvo aiz krusta. Mēs esam cilvēki, kas ir jau glābti. Un mēs esam cilvēki, kur godā vienīgu Dievu, tā kunga Dievu, kas ir pastāvīgs un nemainīgs lielums. Tā ir gaismas pilna, to nenomaina nakts. Un Bībele saka, jūs visas dienas turat vienādi, tas nav nekāds grēks. Mēs šodien, protams, kā arī visa pasaule mēģina kaut kādā veidā centrēt uzmanību uz to, kas ir noticis pirms 2000 gadiem. Zinām veidā mēs varam arī šodien par to runāt, tāpēc, ka Bībele par to runā un saka. Un, protams, ja mēs domājam par to visu notikumu, uz ko šodien centrēt ir visas pasaules, teiksim, vairāk vai mazāk uzmanību, kas kaut kādā veidā meklē savai dzīvē jēgu. Tad, protams, runa iet par Jēzus Kristus upuru, runa iet par Golgātas darbu, ko viņš ir izdarījis, kā viņš ir upurējies, kā viņš ir atdevis mums sevi. Un skumjā nots ir tā, ka tad, kad Dievs dod, ne visi to pieņem. Un, diemžēl neatsaucās šim notikumam. Ir daudz novērotāji no malas, kas skatās un ietver to skaistās tradīcijās. Pasauli to vispār aizstāja ar muļķībām, viņiem tur ir kulīši, zaķīši un cālīši, oliņas un kas tur vēl, šūpols. Un tā tālāk un tā projām. Bet mēs esam cilvēki, kas saprot, kam mēs ticam, kas mēs tādi esam, no kurienes mēs nākam, uz kurien mēs ejam, kas ir mūsu kungs un glābējs. Ja runa iet par to Golgātas notikumu, kas viss tur notika, un mēs to visu zinām vairāk vai mazāk, taču katrā notikumā, ko Jēzus ir piedzīvojis, zinām veidā slēpjās ļoti spēcīgas atziņas pērles, kuras būtu tā pirmā mirklī tu nevarēsi ieraudzīt, tu nevarēsi saskatīt. Un tāpēc, lai tie gudrības graudi ir apslēpti, un viņi ir jāuzrok ar svētā gara, tā teikt, ja gribat lāpstu.
un jāatrod šīs pērles, un tas ir to vērts, jo atrastās pērles bagātina tavu dzīvi, atrastie dārgumi bagātina tavu dzīvi, un godīgi sakot, tad, kad tu esi bagāts, tu vari atļauties daudz vairāk nekā līdz šim. Es gribēju šodien, pirmā sakot, skatoties uz Jēzus Kristus notikumu, es redzu, ka viņam bija 3 nāves punkti. Daži jau zina to, kad es to vienmēr apgalvoju un runāju. Tie 3 nāves punkti bija Ģedzemen, krusts un Ēlu. Jēzus Kristus izgāja tiem visiem cauri, un viņš parādīja piemēru, kā tas viss izskatās uz dzīvu cilvēku. Uz vienu cilvēku, kas absolūti ir atdevis sev Dievam, atdevis sev pilnīgā pakļautībā tēva autoritātei. Un viņš ir gājis caur šīm nāves bedrēm, bet izgājis caur triumfāli, tāpēc, ka Dieva nolūks, ja tēva nolūks attiecībā uz viņu nodomus nav mainījies nekādā veidā. Ziniet, kas ir interesanti? Jēzus ir atstājis mums piemēru, lai mēs sekot viņu pēdām. Un mēs bieži vien cīnamies ar grūtībām, nepareizi viņus iztulkojot, un mēs domājam, ka, teiksim, tad, kad mēs sastopamies ar savu personīgo ģedzemeni, mums neskapēc jāsāk kauties ar sātanu un dēmonu. Es redzu, ka Jēzus Kristus to nedarīja. Viņš to vienkārši nedarīja. Viņš vienkārši visas lietas pieņēma, viņš zināja, ka tam viņam visam jāiet cauri. Un ģedzemeni tā ir tā vieta, tas ir tas centrālais punkts, kurā, godīgi sakot, spiedienu vidū izšķirās tavs tālākais solis, uz ko tu esi gatavs iet. Un tas ir viens tāds izaicinājums tev personīgi, kā gribai būs notikt, tavai vai Dievu. Ģedzemeni tulkojumā nozīmē eļļas spieda. Kāds viņu tulko arī kā olīva eļļas muca, bet es nezinu, cik lielā mērā tur varētu atrast kādu atklāsmi, bet pamatā ir eļļas spieda. Tad, kad jūs saskaraties ar spiedienu, no jums nāk ārā tas, ko jūs sevī saturat. Zinām veidā ģedzemenē tāds savdabīgs tests, kas zinām veidā parāda to, kā mēs patiecībā esam. Tas ir tāds zināms savdabīgs garīgs siets, kas no mums izspiež ārā kaut kādas muļķības, un faktiski tā iemesla pēc, lai atbrīvotos mūsos tā iekšējā garīgā telpa, kurā var ieliet Dieva saturu. Tāpēc spiediens nevienmēr ir slikta lieta. Tas ir tāds labs trenažieris, kas rūda mūs, kas veido mūs, kas maina mūs. Un es nedomāju, tad, kad mēs saskaramies ar spiedienu, tad, kad mums tiek spiests ārā kaut kas, kad te ir obligāti, tas, protams, ir garīgs spiediens, bet tad ir mums jākaujās ar ļauniem gariem, jāsitās ar dēmoniem un nezinu ar ko vēl. Būtībā es pateikšu tā, Dievs grib, lai mēs būtu lēnprātīgi cilvēki. Jo lēnprātīgie iemantos zemi, ja iemantos visu to, kam tad galā Dievs jūs ir aicinājis. Un ziniet, lēnprātīga sirds, viņa daudz kam piekritīs un uz daudz ko kā saka piekāpsies, nekarojot pret to tikai tāpēc vien, ka varbūt varētu izprast, ja ka tagad uzbrūk, ja kā saka, jaunie gāri vai uzbrūk kaut kāds nepareizs aizlūkšanas vai vēl kaut kāds tur lietas. Es jums iedošu dažas formulējumus attiecībā uz lēnprātību, un es domāju, ka man viņa personīgi ļoti patīk, jo es viņus neesmu izgudrojis. Es viņas izlasījis vairākās grāmatās, bet šos formulējumus es esmu nofiksējis kā sev piederīgus un piemērotus. Un es teikšu to, ja jūs būsiet lēnprātīgi cilvēki un rīkosieties saskaņā lēnprātību, jums sekmēsies. Jums tiešām virzīsies lietas uz priekšu. Vienot sakot, formulējums ir tāds attiecībā par lēnprātību runājot. Lēnprātība var būt divu virzienu. Viens var būt attiecībā pret Dievu un viens var būt attiecībā pret cilvēkiem. Tātad pirmais. Attiecībā pret Dievu lēnprātība izpaužas tajā, ka cilvēks, kam piemīt lēnprātība, pieņem Dievu rīcību kā absolūti pareizu, labu, derīgu un gudru. Tāpēc lēnprātīgs cilvēks šādai rīcībai nepretojas un nekur par to. Ja jūs atraties savā ģedzemenē, tad jums ir visas tiesības tā kā kurnēt, jo viss man ir atļauts, bet ne viss dara. Jūs varat kurnēt, varat burkšķēt, kāpēc tu Dievs man teicis noveic un kāpēc man te būtu jāatrodās. Bet ziniet, kur ir vēl interesanti? Ja jūs salīdzināt, teiksim, Jāzepa gadījumā, tad, kad viņi paši brāļi iestūm, ne dēmoni, ne ļaunie gari, bet paši brāļi iestūm iekšā viņa tajā bedrē, tad ziniet, kas pa lietu. Es redzu, ka patiesi jūs bezizējas it kā stundā, jūs tajā nulles punktā, jūs tajā, kā saka, apakšā, kur neviens varbūt īpaši jūs neredz un par jums īpaši neinteresējās. Jūs varat pacelt augšā acis un ieraudzīt, ka debesis ir atvērts. Kad debesis ir atvērts, vēl vairāk, ka jūs paskatīties uz debesīm, jūs ieraudzīsiet savus apsolījumus. Un bēdri tā ir tā vieta, kur, godīgi sakot, izstrādājas jūsu lēnprātība. Vēl kas ir interesanti, tad, kad jūs esat savās dzīves bedrēs un savā varbūt dzīves saplikumā un savā varbūt pat dzīves izmisumā, nebūtu vērts un absolūti būtu muļķīgi ieklausīties padomos, ko dod smiltis. Ap jums ir smilts, un tāpat laikā jums jāpaskatās virs smiltīm un jāpaskatās zvaigznēs. Jūs zināt, kad patriarkiem bija dots šis te moments, ja, kad patiesi viņš vairos Ābrahāma pēctecējs un viņi būs kā smilts tur liedagā un būs kā zvaigznes debesīs. Tad, kad jūs esat savā nulles punktā un tad, kad jums ir vissmagāk un visgrūtāk, neklausieties smilts padomos.
Neklausieties to, ko jums var teikt priekšā pīšļi, tad, kad viņi citē Bībeli. Jūs saprotiet, ir jābūt kaut kādā veidā, jo Dievs uzrunā sirdi, bet, teiksim, burtiski padomu to nespēja. Burtā dot padomu vienkārši to nespēja, jo burtā doti kalpi burtā, viņi nedzird sirdis, un viņi līdz ar to nevar adekvāti atbildēt sirds vajadzībām. Es saprotu, viena lieta, jums ir jāmet acis uz tām zvaigznēm, un jāieklausās ir garīgos padomos. Zvaigznes tas ir garīgais aspekts, tāpēc, ka tas atrodas debesīs. Smilts tas ir kaut kas smagnējs, viņš atstājas sev, teiksim, smagu iespēju, viņš kaut kā smagnēji ietekmē, viņš blieža Bībeli, atrod vēl tādu ritīgi foliantu, lai būtu pēc iespējas smagāk un mauc, ja? Bet ziniet, kas ir interesanti? Ir viena lieta, tad, ka jūs, teiksim, ar rakstiem nokāpjat no Dieva godības kalna un nākat pie tautas un pavēstiet viņam labo vēsti. Bet pavisam savādāk tā labā vēsts izklausīsies tad, kad jūs izkāpjat no savām bedrēm. Un vienīgais ceļamkrāns, kas jūs izved ārā no šīm bedrēm, tā ir dzīvais vārds. Tas ir tas, kas jūs to nekad no rokām neizlaidīsiet, un Dievs vienkārši cels ārā kopā ar savu vārdu kopā ar jums. Jūs esat viens gars ar viņu, un līdz ar to jūs neesat pazuduši. Es domāju, ka vienkārši mums ir jātulko savus izmisums stundas pareizi un optimistisks, starp citie kas. Jo nekad nekas nav izmainījies, kopš Jēzus Kristus viss ir uzvarējis, vienalga tas paliek evaņģēlijs, ja prieka vēsts. Vienalga mums jāsludina Dieva valstības evaņģēlijs, tas ir valstība, ja vārds, kas atnes cilvēkiem, kas ir taisns, pareizs, principiāls, no sirds, īsts, un tāpat laikā, kas atnes mieru un prieku svētajā garā. Arī tad, kad mēs runājam par ciešanām, ja tad, kad es sludinu par ciešanām, ja māc par ciešanām, ja dalos par to, kāda ir man personīgā pieredze attiecībā uz šo lietu, tad es zinu vienu lietu, es nekad nenokāpšu no tās platformas, kas saucās prieka vēsts, jeb evaņģēlijs. Nekad es nenokāpšu no tās platformas, ko man reprezentē tā pati Dieva valstība, lai tas būtu taisni, mieru nesoši un prieku nesoši lietas. Tāpēc es saku vēlreiz, tas, ka jūs nokļūsat savas dzīves bedrēs, un tas, ka jūs ejat uz savu krustu, tāpēc, ka Dievs teica, ņem savu krustu un staigā man pakaļ. Līdz ar to staigāšanas efektivitāte ļoti atkarīga no tā, cik lielā mērā jūs esat spējīgi uzņemties uz sevis vajadzīgo krustu. Bet es zinu lietu, tas nenotiek tāpēc, ka jūs to esat pelnījuši. Tas notiek tāpēc, ka Dievs vienkārši grib no jums daudz vairāk nekā līdz šim. Daudz vairāk. Jūsu dzīves bedres nav par nepaklausību grēkiem vai lāstiem. Jūsu dzīves bedres ir tieši tāpēc, ka jūs pārstāvat Dieva intereses. Es runāju uz tiem kristiešiem, uz tiem Dieva cilvēkiem, kas ir nopietni atduši sev Dieva rīcībā, un tad Dievs attiecīgi arī rīkojās. Jēzus Kristus piedzīvoja savus nulles punktus, un attiecīgi viņš svēts būdams, tā teikt, nebija šīs lietas pelnījis, bet viņš parādīja, kā tas ir, kad cilvēkam jāiet cauri savai šausmīgai stundai, savai grūtai, smagai stundai, kad viņam ir jāaiziet cauri šim te kaut kādam konkrētam spiedienam. Ziniet, visu šīs te lietas, ģedzame, krusts un euli, ja kādam tāda arī būs, es nezinu, nenovēlu to, protams, bet es runāju kā cilvēks, kas kaut kādas šīs te lietas ir pieredzējis, savu ģedzame, savu krustu un pat arī savu eulu. Tad es zinu vienu lietu, ja, ka faktiski šajos 3 punktos, ziniet, kas notiek, tiek anulēts jūsu spēks. Šajos 3 punktos absolūti tiek anulēts jūsu pašvarēšana. Pilnīgi tiek anulēti. Jūs nevarat vairs no sevis iti neko. Šie 3 nāves punkti liek mums vienkārši 3 reizi atzīt, es nespēju bez tevis, Jēzu, iti neko. Neko. Ja tu nepieskarsies, ja tu necelsies, ja tu mani neglābs un neizmainīs šo situāciju, es vienkārši te palikšu un es nomiršu. Paldies Dievam, mums nav bīstam nomirt. Mums nav bīstam nomirt, tāpēc, ka mēs mirstam viņa rokās un līdz ar to tā ir droši mums garantīgi, ja nu kas mēs aizjām debesīs. Tā ir ļoti gara plaša tēma, tāpēc, ka ja mēs skatāmies, kādā veidā funkcionē cilvēks ar savu dvēseli, miesu un garu, ja kā viņš, teiksim, kā trinitārs komplekts, kā saka, funkcionē kā sistēma, kā mehānisms, tā būtu atkal vesela liela sadaļa, lai mēs saprastu, kas ar ko te notiek, kas ar ko notiek. Labi, lēnprātība. Tātad attiecībā pret Dievu es jau pateicu, bet tad ir interesants formulējums attiecībā uz lēnprātību, kas attiecās pret cilvēkiem, ja uz līdzcilvēkiem, ja tie, kas jums ir apkārt un tie, kas jums ir blakus. Atcerēsimies vienu lietu, ir pasaulīgie cilvēki, un ir cilvēki, kuri, godīgi sakot, būdam Kristū, ir samērā miesiski. Ir samērā miesiski. Viņi tādi kantaini pareizi, viņi tādi plasmas kristieši, un kas tikai, demonstrē savas zināšanas no Bībeles, bet absolūti tur nav gudrības iekšā, tur nav atklāsmes sentences, tādas smaržas, kas patiešām tev stiprina. Wow, jā, ir. Nu tad, godīgi sakot, manā bēda ielajā pēkšņi noskan kaut kāds tik mudinošs vārds, ka viss viņš tev dod tavu spēku, viņš stiprina tavu muskultūru un tu ej kopā ar viņu caur visām šīm lietām uz augšu. Tā kā pavisam savādāk, es laikam nepabeidzu to domu, bet pavisam savādāk cilvēks sapratīs rakstu, ka viņš kāps ārā no savām dzīves bedrēm. Attiecībā pret cilvēkiem lēnprātība izpaužas tajā, ka tā pieņem uzbrukumus, pretdarbību, apvainojumus
un provokācijas, kas celdamās no cilvēku egoismu, vājībām un grēcīgā rakstura, ir Dieva pieļautas. Lai kalpot viņa tautas ticības stiprināšanai, celšanai un rūtīšanai. Ja nemaldos, tas bija Verona Ašs, Marinoks, kas teica tādu vienu lietu, ka Sātans ir Dieva pavadā, kā tāds nikns suns, kurš var rīkoties tikai līdz tai robežai, līdz kādai tam atļauj viņa saiti, tad viņš aizrijās. Jūs saprotiet, Sātans viņš nevar darīt, ko viņš grib. Viss notiek zem absolūts Dieva kontrols un viņa pieļaujamības, tā teikt, līmeņi vai daudzumu vienā vai otrā gadījumā. Tāpēc man nav jābažījās par šīm lietām. Ja iet runa par garīgo cīņu, un es neesmu pret to, es esmu par to. Man personīgi ir pieredze. Tad, kad faktiski tevī paceļās kaujnieks, tas ir aizrautīgi, tas ir tik spēcīgi, tas ir tik iedvesmojoši. Tu vienkārši tu esi kaifā, ja kad tu viņam pels pa pieri un padara viņu vēl stulbāk nekā līdz šim. Tas ir super vienkārši. Bet tad, kad mēs miesiski kaujamies pret tiem dēmoniem, tad ir troksnis, tad ir kaut kāda tā krieviski sauc vaisņā, ja, kaut kāds sujetā, un nezinu, šitie visi gājieni. Un tad es saprotu, ar klaigām vienu, ar skaļu savu, kā saka, tādu temperamentu, ja tu tā teikt, viņi neaizīs viņa paredzētajās kapsētās, ja tas nav iespējams. Bet tad, kad tevī teiks Dieva uguns, tad, kad tas viss būs spēcīgi un stipri un nāks augšā, ja tad, protams, būs rezultāts. Tāpēc lēnprātīgie, saprotot savu personīgo bezspēcīgumu, vājumu un nepilnīgumu, pacietīgi iztur grēcinieku uzbrukumus pret sevi. Tiem no sirds piedodot, ja jūs spējat arī mīlot viņus. Protams, ka es nerunāju šeit par siekalēm mīlestību, es te nerunāju par tādu emocionālu mīlestību, tāpēc, ka Dieva mīlestība tas ir kaut kas par atsevišķs prediķis un tā tālāk, jā, bet jebkurā gadījumā. Galvenais, ka jūs neturat ļaunu uz tiem cilvēkiem, kas jums uzbrūk, kas jūs tulko jocīgi un kas jūs nesaprot galīgi un nedzird un principā vērš savu galīgi neapstēroto kompetenci pret to, lai jūs apturētu. Nepiedalīsiet uzmanību, sekoja tikai Jēzum. Donalds Stemps, es nezinu par viņu neko, bet tāds cilvēks ir. Donalds Stemps raksturo lēnprātību kā atturību, man ļoti patīk, kā atturību, kā cilvēka atturību, ko vieno spēks un vīrišķību. Lēnprātība, tas raksturo lēnprātība ir kā atturība, ko vieno spēks un vīrišķību. Es teikšu tā, ja tad, kad notiek kaut kāds konflikts, kaut kāds nesaskaņas, kaut kāds domstarpības, kaut kur samilst kaut kādā veidā iekšējā spriedze un kolīzijas, tad, godīgi sakot, lēnprātīgai sirdī nav vēlēšanās tajā visā iesaistīties un karot un ienest savu taisnībai, savu izpratni vai kā tam līdzīgi. Lēnprātīgs cilvēks vienkārši atstāja to jucekli un paiet malā, lai ņemās. Nākamais. Lēnprātība tā ir īpašība, kas raksturo cilvēku. Paklausieties uzmanīgi, kas dusmojas tad, kad tas ir nepieciešams, vai arī pazemīgs un padevīgs tad, kad tas ir vajadzīgs. Pareizība vienai vai otrai rīcībai garantē svētais gars, kam uzticēt pazemīgā cilvēka sirds. Jūs varat dusmoties. Es saprotu, kā tā ir atsevišķa tēma, atsevišķa tādā, vai kristietis var dusmoties un tā tālāk. Jautājums ir kā? Es gribētu vienkārši pateikt tikai to pašu svarīgāko. Jā, jūs varat dusmoties miesiski un jūs varat dusmoties garīgi. Un tās ir atšķirīgas lietas. Nākamais, un tad vēl, ja skatās uz grieķu vārdu lēnprātību, tad viņš, teiks, vaina, vienā skaidrošā vārnīcā, viņš formulē šīs lietas tādā veidā, proti. Tas lēnprātīgi raksturot cilvēkiem nozīmē cilvēku spēju dusmoties pareizā īstā laikā, pareizā apjomā jeb mērā, kā arī pareizi motīvu, pareizi iemeslu dēļ. Skaisti. Kāda ir tā lēnprātība? Redziet, ja mēs kaut kādā veidā saprotam šo te būtību, jau tad godīgi sakot, tev varbūt kāds var nepiekrist un teikt, tu neesi lēnprātīgs, ka tu dusmojies, bet pajautā labāk sev, ar kādām dusmām es to daru, ja? Kas man inspirē dusmoties, ja? Redziet, kas paliet, ja jūs esat kārtīgi miruši, ja, tad jūs nespēsiet miesiski arī dusmoties, līdz ar to jums būs kārtībā. Tad, kad jūs dusmosieties, es tās sauc par samtēnām dusmām, jā. Viņas nedara pār nevienam, tāpat laikā tas ir pārliecības spēks, kas kaut kādā veidā aptur varbūt kaut kāda konkrēta opozīcija vai kaut kādas muļķības. Ģezemens agonija, tas ir ļoti komplekss jautājums, un es nedomāju, kā es redzu, es nespēju vienkārši izstāstīt visu to, ko es te redzu, un es nedomāju, ka es redzu visu, es tikai kaut ko te ieraugu. Bet atziņas visnotaļ interesants, un viss ir ļoti labi adaptējams mūsu ikdienas staigāšanā kopā ar Jēzus Kristu. Viņas var ļoti labi piemērot tai praksē, ar ko mēs savā ticības dzīvē tā teikt piekopjam un kultivējam. Ģezemens notikums tiek aprakstīts visos evaņģēlijos, bet pamatā ir izceļami pirmie 3,
kur šis notikums ir vairāk izvērsts, un tāpēc es esmu mēģinājis tā kompilēt visu to tekstu, vairāk vai mazāk tādā kopīgā, tā teikt, izklāstā, lai nepalaist būtisks detaļas šajā gadījumā garām. Vienmēr sakot, es sākšu tā, nenosaucot konkrēts rakstu vietas, vai tas ir no Mateja evaņģēlija, Marka evaņģēlija vai Lūkas evaņģēlija, vienkārši klausieties tekstu un mēģināsim tā teikt kaut ko no tā visu izsecināt. Un sākās viņš tā, Jēzus ar saviem mācekļiem aizgāja pāri Kidranas strautam, un tur bija dārzs. Tanī viņš un viņa mācekļi iegāja. Un izgājis viņš gāja pēc savu ieradumu uz Eļas kalnu, un viņa mācekļi viņam gāja līdzi. Un tad Jēzus aiziet, un te ir vēl viens cits teksts, tad Jēzus aiziet saviem mācekļiem uz kādu vietu ar nosaukumu Ģedzemē. Es redzu, ka šajā tekstā faktiski tiek izceltas 3 tāds būtisks, nozīmīgs, teiksim, vietas vai nu, jā. Un viens ir Kidranas strauts, tad pēc tam ir Eļas kalns, un 3. ir Ģedzeme kā tāda. Es domāju, ka tie nav nejauši teiksim, pieminēti tādi vietu nosaukumi, vai izcelt šādi te konkrēti apzīmējumi, ka mums viņiem varbūt nevajadzētu īpaši pievērst uzmanību vai kaut kā tam līdzīgi. Ja paskatās attiecībā uz Kidranas strautu, tad faktiski redzēja, kas paliec. Tā Jeruzalem Eļas kalna bija sabata ceļa gājums. Nu, tas ir apmēram 100 metri. Un sabats tas vienmēr ir to, ka faktiski šis te ceļš principā vienmēr garantē jums mieru vai tā teikt dievu adusu. Un tāpēc laikā, ejot šo te ceļu, jūs šķērsojat savu Kidranu, jūs tuvojaties Eļas kalnu pakājai un faktiski ejat virzienā uz savu spiedienu, jeb Ģedzemi. Uz to spiedienu, kas jūs faktiski sagaida. Redziet, kas pa lietu, kalns ir ļoti aicinošs, bet jums, lai sasniegt tās virsotnes, kas jums ir nepieciešams, jums ir jāšķērso arī šīs te, teiksim, diezgan dramatiskie dzīves punkti. Tāpat laikā, caur piedošanu, caur žēlstību, caur apžēlošanu faktiski un caur Dievu šīm te izlietām asinīm pār mums ir garantēts miers arī tad, kad mēs kļūdamies. Mums ir garantēts miers arī mūsu nespēkā vai muļķībās, ko mēs darām. Mums ir garantēts miers no Dieva, tā piedošana ir tik spēcīga un tik efektīva, ka būtībā mums nevajadzētu aizklemmēties un aizķerties un tālāk nekur neiet. Es domāju, apgalvojums, ko, teiksim, bieži vien baznīcās dzied, liturģiskās, konfesionālās baznīcās, kad cilvēks ir nabaga grēcinieks, es domāju, ka cilvēks pasludina sevi līdz ar to savu arestu. Viņš pasludina sevi ar to, ka viņš ir neefektīvs staigāt un iet tālāk. Viņš pasludina savu cietumu un principā pasludina to, ka Jēzus Kristus ir nohaltūrējis pie krusta. Jo galu galā viņš mūs dara par svētiem, viņš galu galā mūs viss ir izpirts un nomazgājis mūs no līdz, ja, un principā tur jautājumi vispār nevar būt. Tāpēc vajag atkal sev pareizi identificēt, ja tu neesi nabaga grēcinieks, ja tevī dzīvo svētais un tu esi viens gars ar viņu. Kidrana tulkojumā nozīmē saduļķots avots, un vēl ir tāda lieta, ka tas Kidranas avots ir tā tece, kas tur bija tā tece, ne tece, es nezinu, tece, laikam tāds masiņš kaut kas ir, bet, nu, tece, teiksim, ūdens tece. Kad it kā ir tāda doma, ka arī no tempļu upuru dzīvniekiem tur kaut kādā veidā ieplūda arī, zinām, daļa no asinīm, un tā tālāk un tā projām. Bet es runāšu par vienu lietu, ja, ka tas ir saduļķots avots. Bet avots vienmēr ir tāds, kas piedāvā tev tīru ūdeni, pēc tam saduļķojas tur tālāk, tas ir to, ko viņš tur šķērso un savā ceļā sastop. Bet es saprotu vienu lietu, ka faktiski avots principā aicina tev nomazgāties un būt tīram. Visa tev netīrība, tas Kidranas avots aiztecēja uz nāves jūru, un principā tas viss tiek atdalīts no tevs un aiziet tur kaut kur, jo teva nav nekāda saistība šajā ziņā. Viss tas tiek noskalots no tavas dzīves, un tu vari iet tālāk, Eļas kalns, ja jūs esat redzējuši lielus kalnus kaut kur Eiropā vai kādās citās vietās, ja kalni ļoti maigs, ietekmīgs, teiksim, lielums, man personīgi uz man strādā ļoti tā mūsu stingri un ļoti iespaidīgi. Katrā ziņā ir viena lieta, kaut kas tāds jocīgs, bet kalna virsotnes ļoti velk. Vienkārši piesaist tev uzmanību un tu nevar atraut acis. Nu, ja tu varbūt būtu dzimis tu Šveicē, Austrijā vai kaut kur tam līdzīgi vai Francijā, kur tas Mont Blanc ir vai kā, varbūt, ka tā būtu tā ikdiena, tev tā nebūtu. Bet tu tās te no Baltijas te atbrauc vai nekās un skaties un tu esi autā, jā. Tas ir skaisti. Zinām veidā, kalns visu laiku tev celt acis uz augšu. Visu laiku kalns liek celt acis uz augšu. Un jo augstāks ir kalns, jo mazāk, godīgi sakot, atcerieties, bija tāds interesants moments, kad, man liekas, Bills Džonsons teica, ka viņam arī patīk kalni. Un viņš teica, ka faktiski uz kalniem ir kaut kāda konkrēta robeža, kur čūskas tālāk neliet. Uz kalniem ir konkrētas robežas, kur čūskas tālāk neliet. Līdz ar to es saprotu vienu lietu, man tās čūskas ir noriebušās. Vēl jau vairāk. Nu, es saprotu, ka čūskas, man liekas, neēd miroņus, tārpi ēd miroņus. Ja tu esi mies, tad čūskas zoba, principā tev vairs arī īpaši neko, jo viņš ir slepka, viņš grib kaut ko noslepavot, bet ja tu sev ļauj nomirt sev krustā, ja, tad būtībā tu viņas atstājas, kā saka, jaņos, ja. Viņam nav vairs ko noslepavot, tāpēc, ka tu esi beigts un pagalam, ja. Tu stāv kā prašuls, nu, čalīt, kas tad ir, ja, tā kā paņem malā.
Čūsks, jā, kaut kādā veidā ir robeža, kur tālāk čūsks nelien. Un ziniet, ka jūs paskatīties uz kalniem, tur ir apmežojums un vēl visāds tur lietas un tā tālāk, bet jau augstāk viss notiek, jo pirmkārtām šaurāk paliek tā vide, kurā, kā saka, apmesties. Un otram kārtām, faktiski kalns pārviešās klintī, ja gribat Jēzu Kristu. Tā kā principā es saprotu vienu lietu, tas ir tavs dzīves fundaments, jo tu augstāk ej, jo stabilāk viss paliek, jo spēcīgāk viss paliek, tu paliec tāds masīvs un spēcīgs, noturīgs un stabils cilvēks. Tāpēc es uzskatu vienu lietu, tāpēc Jēzus saka, es visu cilkšu pie sevis, ja faktiski uz augšu, un viņš ir cēlējis, un līdz ar to mums jāsaprot, viņš vienmēr ceļ tev no saviem dzīves dubļiem. Reliģija vai burts mēģinās tev iegrendēt tev uz dubļos un padarīt tavu dzīves smagu, tikai tāpēc vien, ka burts tiek traktēts galīgi garām. Burts nekad neatsaks Dievu sirdi. Un būs nekad nesapratīs jūsu sirdi. Es saku vēlreiz, no Bībeles var dot bezdievīgs padoms, ņemiet to vērā. Tāpēc klausieties ar sirdi, kas jums dod padoms un vai viņi tiešām ir gudri. Kidrons trauc, jā, vienmēr sakot, Ēzes kalns, jā, par kalnu vēl, teiksim, varētu pateikt tādu vienu lietu. Redziet, ja jūs, teiksim, esat kalnā kāpējis, jūs esat tas dzīves alpinists, ja tā var izteikties, kas ir svaidījis priekš šīm te lietām virzienā uz augšu, kaut ko iet runa par Ēzes kalnu. Tad es saprotu vienu lietu, ja, ka faktiski kalns ir kaut kas ļoti majestātisks un stiprs. Kalns ir kaut kas stabils, neizkustināms. Psalms 36:7 saka, ka viņš ir taisnīgi pasludinošs. Jo principā es saprotu vienu lietu, jo augstāk jūs esat kalnā, un atcerieties vēl vienu lietu, Dievs augstāk ceļ tikai tās sirds, kas ir pazemīgas. Jo pazemīgāks es, jo tev iespējas lielāks ir tā teikt būt Dieva rokas paceltam. Bet jo augstāk tu pacelies viss tā objekta, kas saucās pasauli, vai vispār, kā saka, viss, kas notiek te ar mums, tad, godīgi sakot, tu esi daudz kompetentāks izšķirties un saprast visu notiekošo kopā, tikai tāpēc vien, ka tu esi pozicionēts augstāk, lai labāk varētu pāraudzīt dzīves horizonts, garīgos horizonts un labāk saprast vispār lietas. Kalns ir uz augšu aicinošs lielums un spēks. Viņš pievelk ar savu virsotni. Ziniet, pasaulē cilvēki arī iekaro virsotnes. Un skumjā nots ir tā, ka faktiski pasaulē cilvēki iekaro tukšas virsotnes, tur Jēzus viņiem nav. Viņi paši sev grib pozicionēt tajā virsotnē kā Dievu un līdz ar to faktiski pakļaut sev visu pārējos, tāpēc, ka viņi te ir vareni un noteicošie. Skumi ir iekarot tukšas virsotnes, tāpēc, ka tad, kad Noās šķirs nosēdās uz Ararat kalnu, tad tas tā virsotne bija aizņemta ar glābēju, ar šķirstu vai ar ticības, teiksim, simboliku un tā tālāk. Es jau kaut kur es teicu, bet man patīk šis te moments. Cilvēki cīnās iekarot kaut kāds konkrēts augstums un iet pa kaut kādām konkrētām trepēm, bet tad, kad viņš šos augstumus sasniedz, šausmīgi ir nonākt pie atziņas, ka šīs trepes ir pieslēdzas tai sienai. Saprotiet, tā kā principā, redziet, pasauli ir stulbi, kā gan savādāk, viņi tiešām ir stulbi, kaut arī varbūt viņi tur ir, es nezinu, ko viņi pozicionē, ka viņi tādi nav, bet tomēr viņi garīgi stulbi. Tā ir. Kas tad vēl? Jā, par kalnu. Restīvi, kalns ir tas, kas aicina tev pozicionēt pāri visu šīs pasaules horizontiem, ja, un faktiski neietekmēties no tiem. Tavs vienīgais ietekmes lielums un tavs saskars punkts ir Dievs kalna galā. Kalns ir vieta, kur faktiski mēs redzam vēl tās paralēlas, ko dara kalns, ja tad tur tiek lūgts, un tas nozīmē to, ka kalna virsotnēs veidojās attiecības, un ja augstāk kalnā ir, jo viņas kļūst vienkāršāks, viņas ļoti atbrīvotāks, svabadāks, viņas, godīgi sakot, ir mazāk ar smilts piemaisījumiem, ja gribat, ja, tāpēc, ka tur arvien vairāk un vairāk ir klints elementi, jā, jau kaut kas tāds stabils un noteikts. Tu vairs neesi tāda lūdzoša mašīna, kas visu laiku tikai mētēs ar vārdiem un skatās uz pulksam, vai tu esi stundu bijis nomodā un tā tālāk. Mēs arī šo jautājumu te apskatīsim, ja man iznāks laiks. Un tādu jūs tur ieraudzīsiet interesantas lietas. Kas tad vēl? Jā, kalns ir tā vieta, ja, kur, godīgi sakot, ir maksimāli atslogota tavu redzi no piemaisījumiem, no traucēkļiem. Tur lietas, tur neaug kaut kāda lapotni un koki, ziniet, kā Ēdens dārzā bija, vai ne, kad viņi iemuka krūmos un tad attiecīgi starp viņiem un debesīm ienāca traucēkļi, proti aizsedz, ja, un faktiski skaidrība zināmā veidā kļuva, ja, kā saka, tik traucēt. Tā kā restīvi kalns faktiski aicina jums iegūt atklāsmes, tā ir apgaismības vieta, tā ir arī gudrības vieta, tā faktiski jūs nopako ar to un komplektē jūs ar to. Tā kā vienmēr sakot, mums vajag visiem garīgi augt, tas būtu tas galvenais noteikums tam, lai mēs varētu faktiski vairāk un vairāk pozicionēt un pārstāvēt Kristus raksturu un tā. Kalnā ir tā vieta, kur faktiski, kas aicina nepārtraukt nest upurus tam kungam. Un pirmais un galvenais upurs ir tas, ka tu savu dzīvi sadevis viņam. Tas ir visgalvenais un noteiktākais upurs. Tas ir tāds saudabīgs pilnupurs, tā ir atbildes reakcija uz Jēzus Kristus upuru, kas arī faktiski pilnībā ir nodevies par katru no mums. Un mēs savukārt no savas puses daram to pašu. Mēs atdodam savus dzīves Jēzum Kristum. Tā kā šis te moments, un viņš līdz ar to var rīkoties. Viņš var rīkoties, kā saku, un savest mūsu dzīves kārtībā. Kalns ir tā vieta, un es domāju, jā, interesanti, ja būtībā saprotiet, ja jūs esat garīgs zīdēns, barīgs bērns, jauneklis vai tēvs,
Un ja jums iedod katram no šiem garīgās izaugsmes līmeņiem iedod Bībeli rokās, tad garīgais zīdainīs, kā saka, nu te tā, nu nezinu, nu viss jau kaut kas jau tur būs, pienīši jau tur nāks ārā, nekāda vaina, tas jau nav slikts nekas, vai ne? Un tā. Bet, nu, jūs saprotiet, ja, ka faktiski izpratnes līmeņi būs dažādi, skaidrošanas, teiksim, rakstu skaidrošanas, teiksim, iespējas arī būs līdz ar to dažādas. Tikai tāpēc vien, ka cilvēki ir, teiksim, uz tiem zemākiem pakalpieniem, tas nav pazemojoši, bet tas vienkārši normāls stāvoklis, kur mēs visu to šķērsojam savu zīdainību, savu bērnību, savu jauneklību, un ja kāds var, tad viņš sasniedz savu pilnbriedību, savu tēvu statusu. Tās lietas. Un līdz ar to, ka vienmēr sakot, kalns ir tā virsot, no kuras tiek sludināts vārds, un arī vārds tiek mācīts. Arī Jēzus to darīja, viņš tā teikt, no kalna viss šīs lietas tā teikt, nu, ar tādu iespēju pārklāt pēc iespējas maksimāli daudz, svētīt maksimāli daudz ausu pāru, kas spēj sadzirdēt Dieva vārdu no augšas pasludināto un būtībā tikai tāpēc. Un redziet, kas paliet, ja jūs esat apakšā un vārds skan no augšas, ja jūs mīlat Dievu, jūs mīlēsiet vārdu. Ja jūs mīlat Dievu, jūs mīlēsiet vārdu. Un tas ir kaut kāds magnēts, kas visu laiku tev vēl pie šīm te gudrības avotiem. Ja? Tu gribi vienkārši tiecies, tu sniedzies pēc šīm te lietām. Vēl ko gribās pateikt. Atcerieties, pirmais laikam, otrais sprediķis, vai kad tas bija, kad mēs runājam par to, ka faktiski kalnu galā ir izvietot gaismas pilsēta, restīvi pilsēta, Dieva pilsēta. Mēs zinām, ka mēs aiziesim debesīs, tur ir interesants lietas attiecībā uz debesu Jeruzalemi. Bet kādā ziņā tā izvietojas lielā kalnā, tur ir kalns, un ap šo kalnu faktiski ir izvietot kārtīgi pilsēta. Un es saprotu, ka faktiski Dievs aicina tev būt kalnietim, dzīvot kalnā, dzīvot zinām veidā visu šīs pasaules horizontiem, kas nomāca visus tos cilvēkus, kas Dievam pateikuši nē. Ēļas kalns kā tāds, nu, ko saka, tur es neesmu nekad bijis, bet viņam pamatā ir 3 virsotnes, iespējams, kas ir Tēvs, Dēls un Svētais Gars, ja gribat. Tātad trinitāts moments te tiek akceptēts, jā. Nākamais, ka faktiski kalna pakājē atrodas Ģedzemenes dārs. Lūk, šīs te ēs spiediena vide, kurā, godīgi sakot, jums ir jāšķērso, jums ir jāpieredz šīs te lietas, ja jūs gribat pieredzēt zināms kalnu virsotnes. Tā kā Ģedzemeni ir neizbēgams jums tāds zināms dzīves etaps vai posms, ja jūs esat cilvēki nopietni kristieši, kas ir kā saka, iet uz pilnu banku, ja tā var izteikties. Kas tad mums vēl ir? Nu jā, un ja tas ir, redziet, ja tā ir runa par Ēļas kalnu, tad es saprotu vienu lietu, kad iet runa par Svēto garu. Iet runa par to, ka tā ir viena vieta, kurā, godīgi sakot, Svētais gars rīkojās, darbojās un ar jums notiek kaut kādas konkrētas lietas, runa ir par svaidību un tā tālāk, ja runa ir par Dievu garu spēku. Un būtībā, lai jūs varētu iziet Ģedzemenes eksāmenu un Ģedzemenes pārkausātavas procesu, faktiski viss tā ir tiešām pārkausātava, gan Ģedzemene, gan krusts, tad būtībā jums ir vajadzīgs Dieva spēks, lai jūs noturētos līdz galam un izietam cauri un tad pieredzēt brīnumu paši pie sevis. Līdz ar to ir tie 3 momenti, kā es redzu, Kidrāns avots tas tīri un veldzē mūsu dzīves, un viņš aizkalo mūsu mēslus, tā teikt, prom, un jūs zināt, ka to dara Svētais Gars un to dara, ja ir runa par ūdeni, to dara Dieva vārds. Ģedzemene tas ir dārs, kas mūs veido un arī mūs testē, un tad Ēļas kalns tas ir tas, kas, kā svaida mūs aicina un ved. Tā kā tie tā 3 garīgās dzīves mūsu veidotāji, kas ved cauri kaut kā uz kaut ko. Ja es tas teiks, ka viņš gāja pēc savu ieradumu, es domāju, ka tas viņam bija normāls dzīves veids pēc ieradumu. Visu laiku saskaries ar šo te, viņš gāja pēc savu ieradumu uz Ēļas kalnu, un principā es domāju, ka mums arī ir ierasti dzīvot tajā teiksim, svaidiem stāvoklī, kādā mūsu nevis svaida apstākļi, bet Dievs, un atbilstoši tur arī palikt visu laiku. Tātad ir ierasti būt svaidītam kungu virsotnē Dievam, tur tā bija, ja? Vēl kaut kā gribās, teiksim, šeit tāds zināms paralēls vilkt attiecībā uz to, ka, man būs, laikam, teiksim, tā precīzāk tas teksts jānolās, bet atcerieties vienu lietu, ja, tad, kad Dievs radīja visu to, ko viņš te radīja, tad 6. dienā bija radīts Ādams, jeb šī gadījumā 1. Ādams, un Jēzus Kristus 1. Korintiešiem nodaļā 15. nodaļā tiek, 1. Korintiešiem 15. nodaļā tiek nosauts par pēdējo Ādamu, vairāk Ādamu nebūs, ja, viņš ir pēdējais un cauri. Un katrā ziņā pirmais Ādams bija ielikts ēdens dārzā. Viņš bija ielikts ēdens dārzā, savukārt Jēzus Kristus kā pēdējais Ādams piedzīvoja citu dārzu.
Ja ēdens dārs faktiski piedāvāja pilnīgi absolūtu Dievu labvēlību, pilnīgs absolūtu Dievu svētības un absolūtu brīvību, tad, godīgi sakot, ģedzemenes dārs spiež ārā no tevs visu, ko vien var. Ja, un būtībā gandrīz vai teikšu tā, atņem no tevs vispār kaut kādā veidā jēga būt, bet varbūt es nezinu kā, varbūt es bišķi sabiezēju krāsu, bet jebkurā gadījumā tā ir. Bet katrā ziņā pirmam Ādamam bija ēdens dārs, un otrajam bija tā teikt šīs te ģedzemenes dārs. Es teikšu tā, man ir tāds komentārs. Pirmais Ādams bija ēdens dārzā, kurā brīvības idila tika zaudēta grēka dēļ. Tas ir dzīvība tika nomainīta ar nāvu. Pēdējais Ādams, kas ir Kristus, bija ģedzemenes dārzā, kurā valdīja līdz agonijai esošs spiediens, tāpēc, ka viņš tiešām tur agonizē, tu grieķu vārdā ir, kur valdīja līdz agonijai esošs spiediens, kas Kristū tika pārvarēts, lai nāvi nomainītu ar dzīvību. Pirmais Ādams nepaklausīja, kad viss bija ļoti labs, jo Dievs visu radīja un teica, ka viss ir labs vēlreiz. Tātad pirmais Ādams nepaklausīja, kad viss bija ļoti labs, tāpēc viņš zaudēja labo. Ziniet, kāpēc? Savukārt pēdējais Ādams paklausīja, kad viss bija ļoti slikts, un tāpēc viņš ieguva labo. Mīļie cilvēki, tāpēc saku vēlreiz, tad, kad jums notiek dīvainas lietas, skatieties uz Jēzus Kristu, viņš ir rastais mums piemēru, lai stiprinātu mūsu sirdis. Nekas, jā. Tad, vienmēr sakot, šīs te apgalvojums, jā, kad viņš paklausīja. Viņš gāja iekšā šī spiediena epicentrā, vienkārši pieņem tā, ka viņam sviedra plūda ārā, kā saka, samaisīt ar asinīm. Tas bija drausmīgs stress, un ja skatāmies grieķu vārdus, ko viņš tur patiesi piedzīvoja, un kā viņa dvēseles to reaģēja, tad tas bija kaut kas ļoti, ļoti šausmīgs. Tāpat laikā, ko jūs redzat, ja Jēzus Kristus nestājās pretī Sātanam pareizi, tur tādas lietas nebija. Tur mēs zinām, ka viņam bija dialogs, tā teikt, ar Sātanu pēc kārdināšanas tūkstnesī, vai ne? Un tas ir pēc 1040 dienām. Bet šeit viņš faktiski kā pati lēnprātība pieņēma, kā Dievu gribētu visu šos te apstākļu kopsumu. Gan laiks, gan telpa visādā ziņā bija it kā pret viņu. Un tāpat laikā tas bija ļoti nozīmīgi un svarīgi viņam tur būt. Un tas galvenais, ko es tur redzu, ziniet, kas paliek visos tajos 3 nāves punktos. Faktiski jūs esat viens. Visos tajos 3 nāves punktos jūs esat viens. Tad, kad jums ir savu ģedzemeni, jūs esat viens. Tad, kad jums ir savs krusts, jūs esat viens. Ja kādam varbūt būs ar elli, es negribu jūs iepriecināt ar šo faktu, tad jūs esat viens. Jo kāpēc elli, tas ir atkal atsevišķs stāsts un kas tur notiek un tā tālāk, kāpēc tev kādreiz, tu neesi bijis pats personīgi ellē, bet tu esi piedzīvojis visu šo apstākļu kopsumu kā faktiski absolūti elli, ja. Es pasteikšos pateikt vienu interesantu lietu. Vēl viens arguments par labu tam, klausieties garīgus cilvēkus. Neklausieties šitās te smiltis, jā, tās kristīgās smiltis, kas atstājas sev smags pēdus. Tur ir viens teksts, es pasteikšos bišķi priekšā, bet tur ir teksts, ka viņš aizgāja lūgt Dievu akmens metienu attālumā. Akmens metienu attālumā. Redziet, tas ir interesanti. Visādi viņi var interpretēt, visādi šo lietu var interpretēt, bet es gribētu varbūt uzsvērt šo te momentu. Akmens vienmēr ir tiesa. Akmens vienmēr ir tiesa, jūs saprotiet. Mēs arī esam dzīvi akmeņi, un Dievs nav tas, kas ņem kā saka konkrēti dzīvi akmeni un liek viņu pret citu akmeni, ja met, ja. Viņš nemētā mūs vienu pret otru, viņš nekonfrontē mūs vienu ar otru, jūs saprotiet, ja. Lai jūs varat iemest akmeni, vajadzīga distance. Lai jūs varētu iemest akmeni, vajadzīga distance. Met akmeņus to, kas nekad nav tev parunājušies. Viņi spriež distancētu, viņi met tev akmeņus, tāpēc, ka šitā kalpošana ir garām, šitas visi garām un tā tālāk un tā prom. Viņi met akmeņus, bet tu atnāc un parunājies, lūdzu. Parunājies, izrunāsimies visi, es tev iedošu maksimālu informāciju, lai tu zinātu, kas te notiek. Nu labi, tas tikai kā piemērs, saprotiet. Akmens metienu attālumā, un ziniet, atcerēsimies vēl lietu, mācekļi bija miesiski, viņi nebija vēl garīgi piedzimuši, un visas lietas, ko viņi arī vizuāli tvēra vai kaut kā tam līdzīgi, viņi tūkoja dīvaini, viņi tūkoja tā tīri cilvēciski, kā var izteikties. Arī pat zināmā veidā humāni, kā to darīja Pēters, kad viņš teica, lai tev tas nenotiek, ja pasarg Dievs un tā tālāk. Viņš teica, atkāpies no manis Sātana. Grieķi teiks, ziniet, ko starp citu saka, atkāpies aiz manis Sātana. Nevis vienkārši atkāpies, bet atkāpies aiz manis, ja? Nestāv man te priekšā, ja? Un tu seko man, ja? Nu labi, tā kā jānomaini stūrmaki, teiksim tā, ja? Kas tev te stūrē tavā dzīvē? Akmens metienu attālumā. Redziet, kas paliek, lai Dievs ir tas, ka, redziet, tad, kad ir kristieši miesiski, ka viņi dod miesības padomus, un tad viņa to Bībelē dragā, ja? Tas izdala sviedrus. Redziet, tas ģedzemenes dārs arī bija tāds spiediens, ka būtībā izdalīja sviedrus un asins. Tā kā bija krustināli, tad Romas, tā teikt, varas šķēps iedūrās sānos, Kristus no tā neiebrāvās sāpēs, tāpēc, ka viņš jau ir miris. Bet, ziniet, iztecēja tagad asins un ūdens. Un tā ir vēl cita loģika, kas notiek ar tevi, kādā veidā tu no vienas situācijas pārkāp otrā situācijā, bet šķērsoja drausmīgas lietas. Ja, šos te diezgan drūmos tās ir savu dzīves etaps, ja tā var izteikties, bet ar Dievu roku pavadībā. Nu labi, akmens.
Un tāpēc es saprotu, ka akmens ir tiesa. Akmens ir tiesa, un jūs zināt, ka tiesa ir bez žēlstības. Savukārt Dievs ir, kas ir pilns žēlstības un apžēlošanas, tā teikt. Viņam ir apžēlotājs sirds un žēlstības pilns sirds attiecībā pret mums. Viņš saka, viņš nav nācis uz tiesas. Viņš ir atnācis faktiski mūsu glābt un savest kārtībā. Viņš ir atnācis mūsu glābt un savest kārtībā. Ja? Akmens svētdien attālumā. Redziet, akmens, kad lido uz jums, tas ir kaut kas smags un drūms. Viens kristies, viens brālis ņem un ligo jums tā teikt virsū, vai ne? Kur nu trāpīs, tur nu būs, vai ne? Un tad ir trāki, jūs esat sāpināti, jo tas ir viedoklis. Akmens ir viedoklis, akmens ir, tā teikt, tavu uzskatu sistēma, jā, kurai tu nepiekrīt, un tu nevis mēģini saprast, bet tu mēģini kauties, jā. Tu mēģini, tā teikt, no zemes visu nolīdzināt, visu šo te, kam tu nepiekrīt, ja, un tu mauc ar akmeni. Tur rakstīs, ka mīlestība apklāja grēku daudz, un pat, ja teiksim tādā veidā, un mīlestība pieprast tuvu. Mīlestība pieprast tuvumu. Ja mēs esam cilvēki, kuriem jābūt mīlestības ekspertiem, un jābūt mīlētiem un jāmīl, tad mēs cilvēki, kas parakstīsies uz tuvumu. Un tuvums liedz tev mest akmeņus. Mīlestība nedos tev akmeni rokās, lai tu palīdzētu kādam nomirt ātrāk pirms laikiem. To dara krusts, nevis akmens. Tas ir kaut cits jautājums. Un tāpēc ir tāds viens moments, ka viņš pagāja prom. Jūs saprotiet, Jēzus tagad ir agonijā. Ar viņu notiek briesmīgas lietas. Un tad iedomājieties tagad, nāk garīgi eksperti, nu tas tev par to, tāpēc tev šitā, un tik maudz tos akmeņus, un tāpēc, ka redz, tā stāv rakstīts, vai ne, un tik maudz tos akmeņus, un tik maudz. Un es domāju, tāpēc viņš atstāja viņus mierā un nedeva viņam iespēju, tā teikt, viņu apmētāt akmeņiem, tāpēc viņš aizgāja akmeņus attālumā, jā, tā teikt, lai šos viedokļos neklausītos. Mīļie cilvēki, jums nav jāieklausās, kad jums ir grūti un smagi ieklausīties viedokļos, kas līdien jums visu akmeņus. Varbūt viņi ir pareizi un viņi ir skarbi, tāpēc, ka viņi pārstāv likuma intereses pareizi, jā, bet likums, es saku pareizi, ir bez žēlstības, jā. Likums, mēs jau runājam par to, kāda ir Dieva sirds un likums, jā, kādas ir tās attiecības, jā, bet likums nedzird jūsu sirds un nesaprot jūsu sirds. Viņš nekad jums nepalīdzēs jūsu iekšējām stāvoklim. Un tas, kas tagad notiek ar Jēzus Kristus Ģetsemenes dārzā, jūs saprotiet, iztulkot pareizi, tagad saprast to visu pareizi, palīdzēt vai kaut kā tam līdzīgi, absolūti miesa te nedarīs. Viņam tā jau ir smagi, un ja tu nāc ar savām smiltīm, ar savu smilts viedokli, ar saviem pīšļiem, ja, savu miesu, ja, tu nāc virsū visam tām vēl trakāk būs. Ja. Netuviniet sev cilvēks, kur jūs jūt, ka viņi jūs nedzird. Netuviniet sev klāt nemaz. Netuviniet, ja. Nu, man ir māsa, 2 dienas atpakaļ, viņa atbrauc no Anglijas, viņa stāst, tur ir viena tāda kalpotāja, tur aktīvi darbojās, un mēs viņu bišķiņ pazīstam, bet, nu, jā, es arī viņai kaut kādā veidā nepatīk, es pat nezinu, kāpēc, man nav paskaidrojis, kāpēc, bet bija tāda māsa. Un viņi tur bija aizbraukuši, satikušies, un viņu ar ko es satikos māja vārdā, viņi teica, ka es uzņēmu šo māsu savā mājā pārnakšņot un tā tālāk un viss. Un viņai bija zinām pārdzīvojumi, un viņa tā kaut ko laikam sarunā vai kā tam līdzīgi, viņa tā kā, tā māja apraudājās, jā, kad viņa sāk raudāt. Un tad tā māsa eksperta teica tā, jā, nu jā, tas ir tavs lepnums, kas tagad raud. Stulba atbildes, stulbs kaut kas tāds, tu esi palīdzējis cilvēkam ar šo te. Tu esi viņu sapratis, tu esi pietuvojies viņam klāta šādu tādu secinājumu. Tas ir kaut kas debils, ja, ka tu nedzirdi sirds un ka tu nesaproti, kāpēc tad cilvēks raud un kāpēc viņš ir pārdzīvojis tās lietas. Es zinu to māju pietiekami labi. Viņa atteica, ka tā man pasaka, es vairs negribu pie šī cilvēka tuvoties un viņam kaut ko uzticēt, tāpēc, ka mani nedzird. Mani vienkārši nodaudz. Es nevēlos izģērties un attiecīgi sevi, kā saka, uzticēt tam cilvēkam savus sāpes, saprotot, ka viņš nevis tur mētās akmeņus tavās brūcēs, bet pilinās eļļu, saprotiet? Viņš tur pilinās eļļu, ja. Galā mēs taču esam ieēdot, vai ne tā? Nu labi, es pasteidzos bez šītiem. Tad ir interesanti. Varbūt tas jums būs tāds, daži jau to zina, ka es to kādreiz kaut kur dalījies, bet pievērsīsim interesantam tādam aspektam uzmanību. Un proti, viņš jūdi tur ir tā saka, jau aizgājis savos ceļos un atbilstoši dara savus plānus, izvērš, jā, un attiecīgi tā, viņš ir tā teikt no skatūs nost. Un Jēzus Kristus dodās uz Ģetsemenes dārzu kopā ar 11 mācekļiem. 11 mācekļiem. Viņš tuvojas Ģetsemenes dārzam. Un ziniet, kas ir interesanti. Ja lasat uzmanīgi to tekstu, kā vienā tā otrā evaņģēlijā, tad tur ir tāds vien lietas. Viņš pasaka 8 cilvēkiem, 8 mācekļiem, 8 tas ir mūžības simbols, un es domāju, ka tas ar kaut ko pasaka skaram gaiši. 8 mācekļiem viņš saka tāds, nosēdieties šeit.
Tur latviešu bībelē šeitan, es nezinu, vai tās vārds vispār šeitan. Šaitans, jā, bez mazliet sācēts, jā. Nosēdieties šeit. Un ziniet, tas ir paradoxāls vārds, jo ir kaut kādi mācekļi Jēzum Kristum, kas nav aicināti pārkāpt Ģedzemenes dārza robežas un būt kopā ar viņu ciešanās un mokās. Viņi tiek pat, jums tā ar to nav nekāda daļa. Esiet mierīgi visi, ja jūs pat esat kaut kur aiz vārtiem, ja tā var izteikties. Es nezinu, ka es jūs aizmirs, bet jūs neesat aicināti būt tagad kopā ar mani nomodā. 8 cilvēki ir, kā teikt, paliek ārpus Ģedzemenes dārza, ārpus šītas spiediena. Un atbilstoši viņš saka tādu vārdu, nosēdieties šeit. Tas grieķu vārds, iziesim caur ātri, ko tas nozīmē. Ko viņš saka tiem cilvēkiem? Jo tad, kad bija tie 3 ienākuši Ģedzemenes dārzā, tie 3, jūs zināt, tas bija Pēters, tas bija Jēkabs un tas bija Jānis. Tiem 3 viņš neteica vārdu nosēdieties viņš teica palieciet šeit, tur ir cits vārds. Tā kā kaut kas ēdienas dārzā paliek, tiem bija veistīts vārds palieciet ēdienas dārzā, bet jūs nosēdieties ārpus dārza. Redziet, kas paliek, tad, kad jums vajag aizlūkšanas un tad, kad jums vajag arī palīdzību, tiešām cilvēki, kas mīlestības vadīt, kas ir svētā gara apskaidrot un tā tālāk, nevāciet iekšā savā dzīvē visu baru, jā. Aizlūksim. Es to nesaprotu, tāpēc, ka kāda jēga ir aizlūgt, ja tu man nedzirdi? Kāda jēga ir aizlūgt, ja tu man nesaproti? Kāda jēga ir aizlūgt, ja tu nezini, caur ko es eju? Kāda jēga ir aizlūgt, ja tu neesi informēts par faktiem? Kāda jēga ir aizlūgt? Aizlūksim tagad tā, aizlūksim. Es saprotu, ir viena lieta, ja faktiski, ja gribu aizlūgt, tad es saprotu, viena lieta ir vajadzīgs tāds līdzpārdzīvojums, ja, ka tiešām tu ar šo cilvēku esi kopā, tu pārdzīvo šīs lietas tāpat kā viņš, un tevi nav mazsvarīgi, kas notiek ar to cilvēku. Es saku vēlreiz, Dievam nevajag milzīgu 1,000,000 cilvēkus, lai pārliecinātu debesis, ka tagad viņš būs labvēlīgs pret tevi un risinās jautājums. Nav tā, jūs saprotiet, ja? Nav tā. Ir vajadzīgs sirds, ja, tāpēc, ka daudz spēja vienu taisnu cilvēku lūkšanu darbodamies savā spēkā. Viens cilvēks ir pietiekoši, jūs saprotiet, kas jūs saprot. Viņš aicināja 3, un šitie zēni nespēja pavilkt tai programmai līdzi, jūs saprotiet, viņi tā teikt mierīgi tur, kā saka, atlūs. Tas ir kāds cits jautājums. Un tas ir šausmas, zin, ka viņš nāk atpakaļ pie saviem mācekļiem, jā, un šitie viņiem tur ir viss smiglā, viņi tā kā tādi piedzēršies ķēnguri tur visu tur guļ. Viņi tur apjupuši, viņi tur tā kaut kā tā blēņas, tur redzēja, ka viņi tā blēņas un vispār. Un zini, ka tu esi agonijā un visu, un tu paskaties, flegma pret tevi vēršās vai ne, un tā tālāk, tad tev liekas, ka tu gribi iekraut viņam, ja? Tu gribi, paklausies, viņš nesaprot vispār, kur viņš ir, kas ir, tāds, labi, es atkal pasteicos. Nosēdieties šeit, tam 8. viņš teica, ja? 8 ir oktāvi, ja? Nezinu, vai. Nosēdieties šeit, un tas grieķu vārds ir lūk, ko viņš pateica skaidri gaiši. Nosēsties, ierīkojieties, iekārtojieties ērti un brīvi, kā uz pastāvīgu dzīvi. Tā novietojieties stabili, ja tā var izteikties, ja? Tas ir tieši tāpat, kā, teiksim, kad viņš to pašu vārdu pielietoja to, kā kungs sēž uz savu troņu, tieši tāpat viņš tā arī nosēžās, komfortabli. Tā ritīgi, vai ne, tā teikt, tu nav nekas no tā stresa, vai ne, un tā. Labi, tas tā. Un tad viņš, un tas, redziet, un līdz ar to, kad iet runa par šīm lietām, ja tie ir 8 mācekļi, tad es saprotu, viena lieta mūsu mūžībā pavadīs šīs te stāvoklis. Vienā vārdā sakot, ir tā. Tam 8. ārpus Ģedzemenes dārza, viņš teica, iekārtojas šeit labi ērt un lūstiet nost, ja. Ja jau tie 3 nolūst, tad tie arī noteikti tur nolūst, tā kā nemetās. Bet ziniet, interesanti, ka viņš atgriezās pie tiem mācekļiem, no kuriem viņš gaidīja, kā saka, lai tie būtu nomodā, tāpēc, ka viņi tam bija aicināti, 8 tam nebija aicināti. Viņš nepārmet no ko tiem 8, viņš pat nepārmet, viņš vienkārši uzstādīja diagnozi, jūs vēl nevarat būt nomodā ar man pat nevienu stundu. Bet tos 8 viņš neaiztika. Atkal redziet, ir vērts padomāt. Labi, un tagad ir interesanti. Es domāju, ko viņš atlasa? Ja? Viņš tur baigos Švarcenegers ir atlasījis sev. Tur ir Stallone, Švarcenegers un kas vēl māk kraut pa krāvu, ja es nezinu. Tur ir ritīgi izlasi, ja viņš ir paņēmis. Ritīgos, večus tādus. Ar baigām aknām. Viņš teica, es paiešu tālāk, apmēram, mēs tur, vai nekās saka, metienu attālumā pielūgšu Dievu. Viņš paies tālāk un pielūgs Dievu. Un es saprotu vienu lietu, ziniet, kas pa lietu? Tad, kad jums ir grūti un smagi, frāžainība beidzās. Jūsu tēvu reizu lejerkaste beidzās, jūs saprotiet, ja? Lūksim Dievu, lūksim tagad tēvu reizi, lūksim tad tur būtu, kāds var būt tur to Marijas kronu, tur skait vai kaut kā tam līdzīgi. Ziniet, tad, kad tev ir galīgi tad tu vienmēr savu, ko patiešām tur rakstīs, ja, ka patiesi, ka es iešu pielūkšu un pielūdzu kā garā un patiesībā. Īsti no patiesas, ja?
Tad, kad es kaut kur 90. gados arī biju noguris no šīs te kristīgās pareizības, kas man tagad ir kāda metoda man jādara, lai man būtu labi, jā, es vienkārši noguru, un tad es teicu, man pietiek, man ir piegriezies, es vienkārši padodos, es vai šito te praktizēt negribu, jā. Un tādā brīdī viss tu kļūsti īsts, jā. Tādā brīdī tu kļūsti īsts, un uz tevs, kā saka, nāk virsū tankiem, garīgiem, ne? Bet tu to dari, tagad tavas attiecības ar Dievu patiešām tu viņu pielūdz garā un patiecībā ar īstu sirdi, ja, garā patiešām, ja. Tev ir iekšējs reāls pārdzīvojums, ja, un tavas pareizās metodikas vienkārši ir izmests ārā, tāpēc, ka viņas nestrādā nekādā variantā. Tie tu ņemās, lai viņi ņemās, ja. Bet man tagad ir agonija, ja, man tagad ir savu ģedzemeni, un es saprotu vienu lietu, ka manā dzīves ģedzemenē var ienākt tikai konkrēti cilvēki, kuri ir aicināti to darīt. Tas ir Pēters, Jēkabs un Jānis. Tie pārējie paliek ārpusē, ja. Es vēl padomāju par to akmens atālumu. Varbūt, ka tas ir ļoti individuāls tās, drīzāk tas nebūs atklāsme, nebūs varbūt gudrība. Bet ebrejiem 5:7. Ziniet, kas paliek, tad, kad jums ir agonija, jūs nebūsiet klusi. Es zinu skāru un gaiši, ka man bija tieši tā pati, ko patiski, lai kaimiņi neizsaukt policiju, tu paņem kuplas pilvenu un to agoniju iekliec tajā pilvenā. Ja? Tā vienkārši tev viss plēš, tev vienkārši deg viss lupatās, tev ir tādas sāpes, ja, ka tu vienkārši izturēt nevar, ja, un saprot, ka tu esi viens ar šīm lietām. Es jau teicu, ja, ka jūs esat vietoji savos 3 punktos, jūs saprotiet, cilvēki vienkārši noraugās, viņi nespēja tev palīdzēt, un sāpes katrā no šiem punktiem, ģedzameni, krusts un elde, ir novests līdz augstākajam punktam, Viņas ir atšķirīgas savā ziņā, ja tas ir novests līdz augstākajam punktam. Tā kā liekas, ka viss karās mat galā un cautā bildi, ja. Vienādi vai otrādi, es domāju, kāds jau kaut ko ir pieredzējis un saprot, par ko es te runāju. Bet ebrejiem 5:7 viņš saka tā savās miesas dienās, Jēzus Kristus ar stipru balsi un asarām. Viņš raidīs daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varētu izglābt no nāves un ir ticis atpestīts no bailēm. Un tās skaļās lūkšanas, tur ir instants grieķu vārds, godīgi sakot, ja, tas ir eksplozīvs, tā teikt, eksplozīvs skaļums, vienkārši viss iet pa gaisu, vienkārši tu esi izmisumā, tu esi drausmīgā agonijā. Vienkārši tu rakstīts, ka nāves baili pārņemts, ja, bet, nē, kas tur bija, labi, nav, es vēl te steidzos atkal, bišķītiņi, lai paliek. Tā kā vienā sakot, tā tie momenti ir, un es domāju, ka redziet, ir kaut kādā veidā cilvēki, kuri reaģē, nesaprotot sirds, es saprotu to visu, ja, bet, ziniet, kad ir tāda garīga deksme, ja, tad godīgi sakot, viss iet pa gaisu, ja tā var izteikties bieži vien. Protams, ka ir teksts, kas saka, ja, ka tas viss notiek Dievam par godu, bet ja esam apdomīgi jums par labu. Protams, ka vajag to, bet, ziniet, tad ir sāp agonijā, vai tajā, teiksim, kad jūs esat, tā teikt, ieredzināt no Dieva un jums vienkārši eksplodē šis te Dieva spēks, tad, protams, jums ir tiesības būt arī skaļiem. Protams, vajag būt gudrībai, man viņa pagājuši reiz izpalika, jā, tāpēc, ka es te nobiedēju cilvēks un tāpēc, jā, man te pagājuši reiz tā bišķiņa skaļāks es biju. Un es domāju tādu vienu lietu. Šitie skarbie veči, tas Pēters, Jēkabs un Jānis, vai ne, kā saka, viņš paiet, tā teikt, no tiem skarbiem večiem, tā teikt, akmens metiena attālumā, tā teikt. Jo tad, kad viņš agonizēs un klieks un bļaus, varbūt, ka tas zinām veidā viņš sāks pušķēt, kura tev pagaut, ko tas tur bļaustās, viņš traucē mums gulēt. Ja? Labi, es varbūt tiešām šī gadījumā esmu ļoti triviāls, bet tā ir tikai varbūt iespējamā versija, bet vai tā bija, es nezinu. Un viņš ņēma sev līdzi, redziet, tikai 3 mācekļus, tos 8 viņš atstāja tur, kā saka, ārpusē, un tie netika aicinātāji ienākt viņu dzīves, teiksim, pārdzīvumais, ja tā var izteikties. Ja? Viņš ņēma sev līdzi Pēteru, Jēkabu un Jānu. Jūs zināt, ka Pēters ir akmens gabaliņš faktiski, tas grieķu vārds ir Petrus, ja? Jēzus Kristus ir Petra, Pēters ir Petrus. Pēter tas ir klīns, bet Pēter tas ir gabaliņš no klīns, kaut kāds akmens gabaliņš. Es saprotu, ka vienalga, ja tu esi akmens, tu esi skaudrais vecis, vai ne? Ja tu esi akmens, tu esi skaudrais, vai ne, kā saka, un attiecīgi, pret tev piedaudzās reizēm varbūt tur ir sāpina un tā tālāk. Tāpēc, Jēzus Kristus mūs ir pārveids par dzīviem akmeņiem. Dzīvi akmeņi, ja, un attiecīgi, tāpēc, mēs nenesam nāvu, mēs nesam dzīvību un mēs pārstāvam dzīvības interesi. Bet, Pēters. Jēkabs, ja jūs paskaties vārds Jēkabs, es nezinu, ja kāds saviem bērniem dod vārdu Jēkabs, esiet uzmanīgi, es smējos, lieciet, nav problēma. Tāpēc, ka tur rakstīts, ka viņš ir Jēkab un Izraela dievs, tā kā nav problēma šajā jautājumā. Es zinu, ka Uģim Turkam ir dēls Jēkabs vārdā, es viņam toreiz jautāju, saku, tu zini, ko Jēkabs nozīmē? Mēs, ka viņš toreiz man neko neatbildēja. Bet, ir labi, nekāda vaina. Bet, es tomēr pateikšu. Tad viņš aicina lūk vienu skarbo veids Pēteru, kas ir tāds pārliecinās, es ar tevi kopā miršu un tā, bet ar tevis nomotā gan nebūšu.
Nu, nespēju vienkārši pavilkt. Bet to tev es miršu, visu dod tik man zobu, es maukšu tev lietu, tas notiek. Tāda atlūs, saproties. Cauri. Jēkabs, es ātri pārskaidrošu tikai lūk to, ko raksturo visi šie ebreju valodas atvasinājumi un tā tālāk vienkārši uzreiz formulējumi. Ja? Tas nozīmē, ko tad viņš aicina? Savā dzīvē, to aicina šitādi te jocīgos. Ja? Tas ir, viņš vēl faktiski godīgi sakot, ja es pat faktiski tā aicinādams sarežģīs sev vēl, ja viņi būtu aktīvi. Ja? Nu, iedomājies Jēkabs, ja? Neizveidots raksturā, grēcīgas dabas, piepēdot tīras lietas, neapskaidrots lepens, netaisns, egoistisks karjeris, attaisnoties gribošs. Ja? Nu tā jau pēt visu to komplektāciju, kā tas viss ir, nu drausmīgi raksturojumi, jau paglaut tas brieniekšā manā ģezimens dārzā, saproties, ja? Šitie te vispār ir. Jānis gan ir, paldies Dievam, jā, Jānis tā kā tā laikam ir pēdējais, kas to trivotu noslēdz, jā, un tas vārds Jānis nozīmē Jahvē žēlsirdīgs, saproties, pret visām mūsu muļķībām, jā. Tas tur seko, jā. Bet tāpat laikā mēs zinām, ka faktiski Jēkabs un Jānis ir Cebadē dēli. Tēvs viņam bija Cebadējs, un godīgi sakot, Cebadējs tulkomā nozīmē Dievs dāvi, jeb kunga dāvi. Interesantā apdāvīt tev ar Jēkabu, ziniet, vai ne? Tas tu zini tāds, ne, reku Pēters sev, mēs te viņam tur tā, vai ne, un viss šeit vajag dāvai. Bet, nu reiz, Jahvi žēlsirdīgs pēc šitām te visām nepilnībām un tā tālāk, bet, nu, Cebadējs te dzemdējs ritīgo, vai ne? Nu, bet paldies Dievam, viņš, kā saka, Jēkabs ir nācis pirmais, pēc tam seko Jānis, tur ir rakstīts Jahvi žēlsirdīgs. Tā kā es domāju, zinām veidā, te ir tāds iekudēts tāda loģika tajā ziņā, kad jums ir vēl kaut kāds rakstur nepilnības, kaut kāds muļķības, kur vēl tas vēl te viss barit ceļā pie pārveids procesiem un izveids procesiem un tā tālāk. Ja? Pie jūsu nepilnībām Dievs ir, nu kā Jānis, mīlestības apustulis, jā, vienmēr sakot, viss apklājas mīlestībā, viss tiek žēlsirdīgs, pārklāts, apklāts, piesātināts, piesūcināts. Es saprotu, kur tu tagad esi, bet tu nezini, kāds tu būsi pēc 10 gadiem. Tu nezini, kāds tu būsi pēc 20 gadiem, un tu nezini, kāds tu būsi debesīs, jā. Mierīgi, tāpēc viss tiek no Dieva puses apsakts, viņš redz tālāk nekā mēs. Un noteikti, ka viņš zina vairāk par mums nekā mēs paši par sevi. Un tie bija pērkona dēli. Tas Jēkabs un Jānis bija pērkona dēli. Viņš bija pērkona dēli. Viņi tur redz, un faktiski atkal Jēzum vajadzēja būt ļoti, ļoti pacietīgam ar viņiem. Un viņš ir pacietīgs ar mums, ar katru no mums. Mēs varbūt degam kā pērkona dēli, bet tā deksmi garīgi, es jau teicu, galīgi garām. Jo varbūt, teiksim, nevis teiksim, bet ir tā neīsta uguns un drīsta uguns. Abas uguns ir vienāds, bet faktiski jāizprot izcelsmes avots. Ja. Abas viņas vienādi izskatās, ja, bet izcelsmes avots ir atšķirīgs tām ugunīm. Miesas, teiksim, ja, pērkona dēls, es tev ņemu, zinu, miesa. Jums tā nav bijis, man tā ir bijis. Es atceros 97. gadu līdz 2000. gadu, saproties, ja. Tu nevar nesaprast, kur ir miesa un kur ir gars, saproties, un tu ej cauri kaut kādām drausmīgām lietām, saproties, ja, un faktiski debes klusē, un viņas tāpēc, ka viņas klusē, viņas tev kaitina. Ja, un godīgi saku, un tev vajag atbild, un tur viņš neko, un tad es jau teicu, paklausies, nu, man likās, gribētu, tu spīdzinātāji, tu esi sadists, ja, tu gribēji šeit vispār, kā saku, nu, gan gribēji tādas vārds, lai nosprākstu vai kaut kā tam līdzīgu, un es kurnēju lūkšanu, ja, es kurnēju, es būšķēju, es vārtījos pa grīdi, es ņem tos spilvenus un visu. Es tikai pēc tam man vajadzēja bišķiņ paaugties un saprast, kas toreiz notika. Notika tas, kad es gribēju ar miesiskiem spēkiem panākt un diriģēt Dievu. Panākt, lai Dievs, tā teikt, nospēlē manās interesēs, jau vispār, viņš klusē, ja, un jau vairāk viņš klusē, taču dodi to atbildi, ja, nu tad dod, ko man tagad darīt, ja. Es esmu atstājis Coca-Cola, es zinu, ka es esmu aicināts būt pie katedras, ja, bet es esmu tūkstnešu vidū, āz ir aizmugurē, es nezinu, uz kurien es eju, kas tagad notiek, un tu klusē, kur tagad man, kur, kas, kādā veidā, ja. Es agonizēju, es plosījos, ja. Un manī nāca caurā pērkons, miesisks pērkons, ja? Es vienkārši pērkons parasti nāk no debesīm, es maucu viņam pretī, ja? No saviem lielgabaliem, ja? Un ziniet, kas paliek, tu tā sev saplos gabalos, un tad kaut kur, es nezinu, izpraucās tāda apskaidība. Paglaut, tas taču nekur neved. Nu, un tad, kad es te plosos, es vienalga neko nepanākšu. Ja? Tev būs tā, kā tu lūdzi, un tā, jā, es lūdzu, bet nav. Es lūdzu tā, ka nevērtās, un pie tam tā es lūdzu, ja, ka vienmēr sakot tā, laikam, nu, nav pat ierasts, teiksim, konfesionālās baznīcās, kā es tagad lūdzu, vai ne? Rītīgi es lūdzu. Es nezinu garā vai patiesībā, laikam iesau, un ne tādā patiesībā, vai ne? Kur es paliku? Nu labi, kurā gadījumā es pazūdīju domu. Laikam pat daudz mūlu. Nu, pērkon dēli, jā, un tad Lūkas 9.54 ir tāds teksts, ja, kad Jēkabs un Jānis to redzēja, ka tur vienmēr sakot, Jēzus neuzņēma, tāpēc, ka viņš bija ceļā uz Jeruzalem, tad Jēkabs un Jānis šitie divi, vai ne, kā saka kritīgie. Kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, mēs, ne tu, bet mēs, jau, lai uguns nāk no debesīm, tos sadedzina.
Baigā mīlestība. Un tad Jēzus Kristus apgriezamies tos aprāja un sacīja, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piedarat, ja? Tā kā vienmēr sakot, nu jā, tā kā es tie pērkon īpašības, pērkon dēla īpašības, ja, ko te Cebedējs ir dzemdējis, tā viņš ir dāvinājis šādus, te teiksim, pērkon dēls mums, ziniet, ja, tā viņi gatavi. Nu jā, bet redz, kas jā, tā doma ir tāda, ja, ka patiesi tevī nomirst viss šīs lietas, nomirst tas miestiskais, tā varēšana, tā deksme, tas spēks, tā vēl kurnē, tā vēl panākt savu, lietot burta visām metodēm, ko tu tagad vajag, un tā un šitā grau viss lāst, un sienu kopā dēmons, tā tie iepako un izsvied viņas ārā pa logu, nezinu, ko tur vēl izdarīt, visu tu dari, vai ne? Bet tādā brīdī, kad tu nomirsti, wow, kāds apvieglojums iestājās. Ko forši ir jau? Ko forši paliek jau? Tu esi nomirsti, jā. Nu, tas nav uzreiz, protams. Bet tāda kolosāla sajūta ir jau viss. Nu jā, turiet sāli sevi, jeb šo nomiršanu sevi. Kapsēs ir labs piemērs, jā. Nu tā. Nu, redziet, ja es iegāju iekšā savā smagajā dzīves stundā, es drīz beigšu. Un tur rakstīs tā, sakompilēt te no visiem tiem evaņģēliem, tur ir tādi vārdi. Viņš sāka skumt, viņš sāka baiļoties un viņš sāka trīcēt. Viņš sāka trīcēt. Skaisti skan. Tā kā melanholija atmest apmest. Jā, un kad tu paskaties, kas tā galā lūk Jēzus, kas ir Dieva dēls, kas ir pārliecības pilns, kas ir patiesība neiznīcinām patiesība, kas ir mīlestība, kas ir augšām celšanās un dzīvība, kas zina, kas ir pats par sevi, un tāpat laikā viņš saskarās ar šīm lietām kā cilvēks. Viņš skums, viņš baļos, viņš trīca. Tie vārdi ļoti, restīvi, ko tad Jēzus darīja? Viņa dvēseli faktiski mocījās, plosījās, bēdājās un bija nospiestībā. Viņš uztraucās, viņš smagi bēdājās, un viņš bija šausmas satriec. Šausmas satriec. Ziniet, ko parasti atkal mums iedos pareizā teoloģija iedos piemēru, ja? Tu stājies tam pretī. Jā, ir jāstājas, bet es zinu, daudz cilvēku to nelieto, vienkārši nelieto. Viņi ļauj bradāt sev pa galvām tā teikt un faktiski nestājās. Arī jāzina. Bet tāpēc mēs esam svētā gara vadīti. Ir jāstājās tagad un te, jeb nav jāstājas tagad un te. Ir jāļauj kā lēprātībai, tas ir Dieva diriģēs tā teikt pasākums, ja tā var izteikties, viss tas ir uz mani vērsts, lai beigās izstrādā pie manas labas lietas. Un tad jau teiksim tā, tevi, kas tu, nu kā tev ir Jāna Pēteri, un kā tu vēl tur, kas tur Milda tur un es nezinu, jā, Judīt, un kā tad tev ir, jā, es skumst, es baiļojos, es trīcu, es esmu domocījis, es plosos, es bēdos, es esmu nospiest, jā, es uztraucos smagi, jā, un šausmas atrēdes esmu tā tālāk. Bet ja tu to visu atdod Dievam un izvietam cauri, tad godīgi savu tu esi uzvarētājs. Un te nederēs, viņš to nedarīja, viņš nerāda to piemēru, ja, ka viņš stājās pret šo ļauno garu pasauli, sasaistīja to, pielika robežas un tā tālāk. Ja tā nenotika, viņš ļāvās tam. Jūs saprotat, viņš ļāvās tam. Tāpēc, ka tie ir pārkausēšanas procesi. Ziniet, ka viņš saka to, ka viņi tur tā Cebedēja dēla mamma, ja tur attiecīgi gribēja, lai viņas, kā saka, tur noliek tur karaliskā statusā, viena pa labo un otru pa kreiso roku, ja. Dievs ir pērkons, tad vēl te tie pērkoni dēli, trīskārši pērkons, vispār kaut kas šausmīgs, ja tur būtu traks, tās debesis būtu, vai ne? Nu labi, ok, bet tad ir teicis, kad vienmēr sakot, kad tas ciešanas tiek nosauts par kausu. Ciešanas tiek nosauts par kausu, ja. Kaus ir kaut kas tāds, ja, kurā ir kaut kāds saturs, kas tiek iepildīts. Un ziniet, ja tu dzer ciešanu kausu, tas nozīmē viena interesanta lieta, tas tev ir jāizdzer. Un viņš tā, kad arī Cebedēja dēlu to darīs, tāpat viņš jau saka, kad jūs darīsiet, jums būs tas pats jāpieredz. Tieši tāpat, tas nozīmē to, ka tu dzēri ciešanas nevis ārējā apstākļu iespaidā, bet tu viņas faktiski pārdzīvo iekšā, jo tā, kad tu izdzer, tad tas viss iet tavu asinsritē. Un asinīs ir dvēseli, jūtas, prāts un griba, tas viss pārdzīvo, tavs ciešanas ir iekšējs. Jo, ziniet, ārēji dārs bija komfortabls. Ārēji viss bija idili, nekāda apstākļa nebija šausmīgai. Tu nebija teroristi, tu nebija islams, tu nebija, es nezinu, tur vēl kaut kādi jocīgie bandīti vai vēl kaut kāds tur lietas. Tu nebija krīze ekonomiskā, tu nekas nebija, tur viss vienkārši bija ideāli. Saprotiet, ja? Tu bija tik ideāli, ka visi nolūz, izņemot Jēzu. Netraucēt, ja? Un tāpat laikā viens cieš, tāpēc, ka viņš dzer to kausu un faktiski savā asins te ielaiž vienkārši drausmīgas lietas.
Un tur rakstīts, ka viņam ir šis ciešana kauls, un tāpat ir rakstīts, ka viņa ciešana stunda. Ja. Tas ir laiks, ja, kurā grieķu valodā nozīmē laiku, ja, principā, kurā faktiski neizbēgam tavi procesi notiks konkrētā laikā, ko Dievs ir sen ieplānojis no mūžības, kurš tev būs jāpiedzīvo un jāizlaiž caur sevi. Zini, kas paliek, tad, kad tu tādā veidā tu visu laidi caur sevi, un kad tu brīnies, ka Dievs tevi izved pēc tam ārpusē un faktiski noliek tev, kā saka, uzvarētāju statusā, un tu principā to visu tur esi atstājis aiz muguras pēc tam dzīves palikdams, ja? Tad es saprotu vienu lietu, ja tu zini, kas ir ciešanas, tu sapratīsi arī otru cilvēku, kas ir ciešanās. Tu vienkārši viņu sapratīs. Tāpēc, ka tev pašam ir pieredze uz savus ādas. Tu vairs nebūs teorētiķis. Un tad tavu bībeli skanēs savādāk. Tad viņi skanēs pavisam savādāk. Tas vārds jau būs pavisam citu, teiksim, iekšējo loģiku un saturu un piepildītību, ja? Nu jā. Un redz, tāpēc arī saku vēlreiz, lai cik pārliecinātu Brašuļus, Stallons vai Švarcenegeri mēs nebūtu, ja es saku, ka mums kā visam Kristus organismam būs jāpiedzīvo līdzīgi pārdzīvot, ja esam nopietni Jēzus sekotāji. Kauss ir trauks, kurā pilda saturs, šī gadījumā to dzerot saturs ieplūkst asinsvados, tas ir dvēselī, kas runā, ka ciešanas Jēzus dēļ nav obligāti ārēji faktori ietekmēts. Dārs bija mierpilna vieta ārēji, taču neraugoties uz te, Jēzus ciet ļoti smagi iekšēji. Arī mums ārēji var būt viss ok, taču iekšēji mēs jūtamies ciešam piepildīt un apasaņot. Un tas ir nevis tāpēc, ka mēs esam grēkdēļ to piedzīvot, bet tas ir tāpēc, ka mēs sekojam Dievu gribai un nevis grēkam. Un es tad beigšu, jā, tāpēc, ka vēl tur ir, vai ne, es vienalga negribu jūs pārslogot, jā, bet vēl, teiksim, varbūt atcaucot atmiņā šo te aspektu. Atcerieties, Jēzus Kristus mācekļiem cēlās pāri jūrai, un bija vētri, apstākļi vienkārši bija dramatiski. Bet kristīgais, miesiskais faktors, ja tā var izteikties, ir miesiskā daļa, tā teicis, gāja pa gaisu, tāpat kā vētra, jā, viņos ienes faktiski iekšēji nemieru, un tā viņi tur cīnījās par izdzīvošanu tā tālāk. Bet laivas galā Jēzus Kristus mierīgi dusē, viņam nebija nekādas ciešanas. Viņu miers, vētras nemiers, viņu mieru neizsit ārā, kā saka, un tas bija Dieva miers, tas Dieva spēks, kas ir stiprāks par vētras nemieru. Apstākļi bija slikti, bet viņām bija labi. Ķeksemenē apstākļi bija labi, bet viņām bija slikti, jūs saprotiet. Tas pats ir ar Pāvilu, tieši tāpat, ja, ka Pāvils bija cietumā, ja, un drausmīgos apstākļos, ja, tad viņš saka, man nav grūti rakstīt jums par vēlreiz rakstīt, ja, priecēties, iekš tā kūki, saka, vēlreiz priecēties, ja. Tu esi drausmīgos apstākļos, tu patīs sēdi mēslu vidū, tāpēc, ka viņš tevis ir caurumu, kur godīgi sakot, visu tur tā savas darīšanas, augšā esošie cietumnieki, ja, un tu sēdi mēslu, un tu saka pa prieku, ja, tev ir prieks. Un tāpēc es uz nāvu arī, kas mūs gaida, varbūt priekšā, kas attiecās uz vajāšanām, daudz kristieši varbūt sasprings no šī lieta un tā tālāk. Un te vēl Ģetsemenes dārzā slēpjās atsevišķa loģika. Nesatraucieties par šīm lietām. Nesatraucieties. Es saku vēlreiz, jūs nezināt, kā jūs reaģēsiet nāves brīdī. Jo tāpēc, ka Dievs reaģēs un viņš būs svēta anestēzija priekš jums. Nebaidieties no šīm lietām. Es saku vēlreiz, ja jūs ar Kristu, mirt būs prieks. Varbūt es liekas, jā, tad ir tā stāsta, vai ne? Pastāst to bērniem, vakar pasacinās viņi jāizpūst. Tādas lietas ir. Bet es, neticu, jo, kad ārējais spiediens, kā saka, izspiedīs no jums ārā Jēzus Kristus noliegumu. Es neticu, Dievs stāv nomodā par saviem svētajiem, un godīgi sakot, viņš ir bruņas. Viņš ir mūsu bruņas, Kristus ir mūsu bruņas, un visus sitienus viņš uzņems uz sevis no sākuma. Ja? Pat arī tad, kad jums uzbruks virsū, kā saka, un gribēs jūs, kā saka, nezinu, iznīcināt vai kā tam līdzīgi. Tā kā es saku vēlreiz, mums priekšā gaida triumfāls Dievs, un atcerieties vienu lietu par visām reizēm. Mēs esam neiznīcinām Dievu tautu, tas ir āmen. Tie tur nevar neko. Debes Tēvs, es Tev pateicos par šodien, es Tev pateicos, Kungs, ka Tu palīdz mums saprast, Dievs, tās lietas no iekšienes, mans Dievs, un satvērt viņas, Kungs, Jēzu. Es Tev ļoti lūdzu. Es lūdzu, Kungs, lai mēs neesam kaut kādu stulbu, tukšu formulu cilvēku, Dievs. Kaut kāda tradīcija vērgi, kas atkārto kaut ko mums piedāvā gadsimta ilgā pieredze. Tēvs, es Tev ļoti lūdzu, lai mēs visi esam vienkārši svētā gara vadīti cilvēki. Lai mēs dzirdam svēto garu, lai mēs saprotam, lai mēs atšķiram balsis, kur ir miesas balsis un kur ir gara balsis, Tēvs. Es Tev ļoti lūdzu, Tēvs, un lai mēs sekojam īstumam, lai mēs sekojam tām lietām, kas uzrunā mūsu dziļi, Dievs, Kungs. Es Tev ļoti lūdzu, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, es Tev ļoti lūdzu, Kungs, lai mēs pieaugam gudrībā, lai mēs pieaugam sapratnē, lai mūsu dzīves uztver, Kungs, ir tāda veselīga, tāda uzvaroša, Tēvs. Tāpēc, ka Tu visas lietas esi uzvarējis un vislielāko problēmu tā ir nāve, tā ir uzvarēta Tevī. Paldies, tāpēc mūsu nāve nevar biedēt, Dievs. Vienkārši nebiedē un āmen, Dievs. Tas ir uzvarēts lielums. Paldies Tev, Kungs. Vienkārši sveic savus ļaudis, sveic savus cilvēkus,
Svēt savus dzīvos akmeņus, kurus tu ielies konkrēti savu celtniecības darbā, Tēvs. Svēt mūsu dzīves, Dievs, kungs, un aicini, Dievs, kungs, tam, kam mēs esam šeit paredzēti, Dievs. Es tev ļoti lūdzu. Un piepildi savu svētības kalpus, kungs, ar savu godību un ar sevi pašu, Jēzus vārdā. Āmen. Un āmen. Un paldies, Pļā. Nu jā, es jau gribētu, lai jūs visu nedēļu šo dziesmiņu drungotu un tiešām noticētu, jo vecajā derībā bija darbi, jaunajā derībā ir vārdi, ar kuriem mēs mainām, ar kuriem mēs veidojam. Piedots man ir viss, piedots tev ir viss, piedots mums ir viss, kas noticis. Man ir viss, piedots tev ir viss, piedots mums ir viss, kas noticis. Jēzus krustā nomira, vai tici tu? Tavus grēkus izpērkot, vai tici tu? Ja tu tici, tad tu esi mūžīgs svēts, un ir piedots katrs tevis veiktais grēks. Piedots man, ir viss piedots tev, ir viss piedots mums, ir viss, kas noticis. Piedots man, ir viss piedots tev, ir viss piedots mums, ir viss, kas noticis. Jēzus tevi ļoti mīl, vai tici tu? Jēzus tavā sirdī mīt, vai tici tu? Ja tu tici, tad tu vari laimīgs būt, jo pats Dievs ar tevi ir, kurš pret var būt. Jēzus krustā viss piedots tev, ir viss piedots mums, ir viss, kas noticis. Piedots man, ir viss piedots tev, ir viss piedots mums, ir viss, kas noticis. Jēzus krustā nomirā, vai tici tu? Ja tu tici, viņam dziedi, pat ja tavas lūpas klusē, lai dzied sirds, jo viņš arī to kluso dziesmu dzied. Piedots man, ir viss piedots tev, ir viss, piedots mums, ir viss, kas noticis. Piedots man, ir viss piedots tev, ir viss piedots mums, ir viss, kas noticis. Piedots man, viss piedots tev, ir viss piedots mums, ir viss, kas noticis. Piedots man, ir viss piedots tev, ir viss piedots mums, ir viss, kas noticis. Ak, ja Dieva glābšana būtu tāda, kā mana ģitāras spēle, varbūt labāk vajadzēja tomēr ar savējo to veikt. Man liekas, stāvu teis priekšā un paļaujos tikai uz to, ka viņš varbūt kaut ko jums pats teiks, jo pirksti tie sapinās, sirds to es nezinu, bet tomēr es cienu par to, ka ir piedots. Piedots man, ir viss piedots tev, ir viss piedots mums, ir viss, kas noticis. Piedots man, ir viss piedots tev, ir viss piedots mums, ir viss, kas noticis. Piedots man, ir viss piedots tev, ir viss, mums ir viss, kas noticis. Piedots man, ir viss piedots tev, ir viss piedots mums, ir